Nākamā gada valsts budžeta deficīts būs jāsamazina par apmēram 70 miljoniem latu. Šodien paziņoja premjers Valdis Dombrovskis. Intervijā Latvijas radio premjers gan solīja, ka to valdība panāks uz ekonomikas pieauguma rēķina un ierobežojot tēriņu pieaugumu, jo jauni konsultācijas pasākumi vairs netiekot plānoti. Dombrovskis arī norādīja, ka gada pirmajos mēnešos valsts budžets ir pildījies ar uzviju, un šī tendence turpinoties arī šomēnes. Premjers nešaubās, ka pat labāk Latvija ir viena no straujāk augošajām Eiropas Savienības ekonomikām. Par to Valdis Dombrovskis šodien mēģināja pārliecināt arī jauniešus, uzstājoties ar publisku lekciju Rīgas 1. ģimnāzijā un iezīmējot Latvijas turpmāko attīstības ceļu. Vai skolēni valdības vadītāja optimismam noticēja? To skaidroja Kristīna Ozolniece. Ekonomikas mācības stundā šodien skolotāju lomu iemēģināja ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Skolas aktu zāle bija pārpildīta, jo skolēniem pievienojās arī skolotāji. Premjerministrs savu lekciju sāka ar īsu ieskatu Latvijas ekonomikas attīstībā kopš krīzes sākuma 2008. gadā. Par spīti nopietnējai tēmai premjers brīžiem centās būt arī asprātīgs. Jā, mēs veicām šo fiskālo korekciju, mēs samazinājām budžeta deficītu. Bet tas mums ļāva atjaunot finanšu stabilitāti, un tas savukārt mums ļāva atgriezties pie ekonomiskās izaugsmes, un, kā jau es teicu, pašreiz Latvija ir viena no straujāk augošajām Eiropas Savienības ekonomikām. Pēc lekcijas 11. klašu audzēkņi teicās, ka ekonomikas skolotājs viņus labi sagatavojas, un gandrīz viss, par ko premjers runājas, bija skaidrs. Kopumā bija forši, bija tāds labs iespējas palika. Šķiet, ka tā doma bija tāda, ka, mēs ļoti daudz kritizējam šobrīd to visu, to pasākumu, kas mums te notiek Latvijā, bet kad tas lēnām stabilizējas un kad tas laikam ievies nedaudz tādu optimismu. Skolēni arī paši labprāt uzdeva jautājumus un interesējās par tādām tēmām kā nulles deklarācijas ieviešana, zinātnes un pētniecības attīstība, krīzes otrā viļņa iespējamība, studiju un darba iespējas tuvākā nākotnē, demografiskās situācijas uzlabošana, kā arī eirozonas problēmas un eiro ieviešana Latvijā. Mans jautājums bija par to, vai ir droši pievienoties 2014. gadā Eiropas eirozonai. Godīgi sakot, neesmu to tā plaši pētījis. Esmu kaut ko skatījies vienkārši šobrīd, ņemot vērā to, kas notiek Grieķijā un kas notiek arī Spānijā. Un arī par to, ka Vācija šobrīd nav īsti priecīga par visu to, kas notiekās. Tad vienkārši pajautāju, jo tomēr, bet manuprāt, ka viņš atbildēja ļoti labi. Un arī es sapratu, ka mēs varam izmainīt visu. Un, kad ja kaut kas tomēr Latvijas valdībai nepatiks, tad vēl ir laiks kaut ko pamainīt. Es sapratu atbildi, ka Eiropa vispār mums manipulē. Bet tas, vai mēs patiešām iestāsimies, tas nav skaidrs tomēr. Viņš nevarēja pārliecinoši pateikt, ka jā, mēs būsim Eirozonā. Premjers jauniešus iedrošināja palikt Latvijā un turpināt studēt eksaktās zinātnes, pēc kurām jau šobrīd un tuvākajos gados būs vislielākais pieprasījums. Dombrovska paustajam optimismam vairums skolēnu šķiet noticēja. Tomēr saglabāja skepsi par savām personīgajām iespējām nodrošināt sev labi atalgot nākotni Latvijā. Kristīna Ozolniece, Rojas Brāns, LNT.